1941. gada 14. jūnijas ir zināms kā komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena. Tajā dienā pirms 84 gadiem Padomju Savienības okupācijas režīms veica nežēlīgu noziegumu pret latviešu tautu, pirmo Ciļivu iedzīvotāju masu deportāciju. 25. marts ir liela sēru diena, kad piemin 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upurus. Tā ir viena no drūmākajām daļām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Vairāki tūkstoši nevainīgu cilvēku tika izsūtīti uz Sibīriju. Tika izsūtīti vairāk nekā 5000 ģimeņu. Vēsturnieku jaunākie pētījumi liecina, ka deportēti tika 15,000 cilvēku. Nevainīgi cilvēki bez jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un spaidu kārtā izsūtīti uz Sibīriju un citiem attēliem Krievijas ziemeļu apgabalā. Tika izsūtīti vairāk nekā 43,000 bērnu, jauniešu, pieaugušo un sirmgalvju. Visi nevainīgi. Iepriekšējais Latvijas prezidents Egils Levits nosauca dažus deportācijas mērķus. Tie ir iznīcināt mūsu tautas kodolu, zemniekus. Tādā veidā iedragāt atbalstu bruņotajai pretošanās kustībai mežos. Panākt, lai palikušie piespiedu kārtā iestājas kolhozos, jo viņi ir iebiedēti. Kā arī teroru visaptveroši pārveidot Latvijas zemi un sabiedrību, to pakļaut PSRS interesēm un ideoloģijai. Deportēja nevien latviešus, bet arī nacionālo minoritāšu pārstāvjus, kā ebrejus, krievus, vāciešus un poļus. Katrai ģimenei bija atļauts ņemt līdzi 1500 kg smagas bagāžas, un tās savākšanai bija atvēlēta 1 stunda. Taču šie noteikumi nebija formāli un bieži vien tika pārkāpti. Uz savākšanas vietām ģimenes veda ar smagajām mašīnām. Kad tika uz dzelzceļu, visus sasēdināja lopu vagonos, kuriem pat nebija salmu, dēļu vai kā cita. Visi, kas tur atradās, bija cieši sasēdušies. Vietas bija maz, gulēt bija grūti. Bija arī gadījumi, kad vagoniņās atradās sievietes ar jaundzimušiem bērniem. Ceļš uz Sibīriju aizņēma vairākas dienas. Kad vagoniņš pienāca tur, vajadzēja iztikt tikai ar to, ko pats sev var sagādāt. Bats, slimības un necilvēcīgie dzīves apstākļi daudziem atnesa nāvi. Latvijas iedzīvotājs izveda uz Amūras, Omskas un Tomskas apgabaliem. Tad par visiem izsūtītiem, kuru vecums ir sasniedzis 16 gadus, tika aizpildīta anketa. Viņiem bija jāparakstās, ka tiek izsūtīti uz mūžu. Pārtiku viņi dabūja paši, visbiežāk makšķerējot, jo Sibīrijas ilgās ziemas maz ko ļāva audzēt. Mājas arī viņi sev būvēja paši. Izdzīvojušie deportētie dzimtenē varēja atgriezties tikai 50. gadu beigās. Viņi guva grūtības un neārstējamas slimības viņu dzīvē. Viņu veselība un karjera bija sagrauta. Tauta nav aizmirsusi šos notikumus. Mūsdienās par piemiņu izsūtīšanu Sibīriju 25. martā un 14. jūnijā cilvēki iet uz dievkalpojumu un liek ziedus pie pieminekļiem.